un dodu vārdu Kristīnai Skrīverei. Kristīne, tātad ekrāns ir tavā rīcībā. Mhm. Atvaino, Kristīne, es nejauši tevi noklusināju. Es tā sapratu, jā. Labi, tūlīt es mēģināšu dalīties ar ekrānu. Tā. Es ceru, ka jūs visi redzat, vai ne? Ir. Ir redzams, lieliski. Tad labrīt vēlreiz, kolēģi, un šodien es jums pastāstīšu par, teiksim tā, atziņām, kuras es guvu pagājušā gada decembrī, esot Ukrainā, runājot ar Ukrainas kolēģiem. Es domāju, neko ļoti jaunu es jums nepastāstīšu, bet mans uzdevums, tā kā es to saskatu, vairāk, teiksim, sastrukturizēt mums visiem jau labi zināmas lietas. Un tad pēc tam es nedaudz arī pieķeršos jautājumam, kā nonākt pie plāna, kā izstrādāt plānu, padalīšos arī nedaudz ar mūsu muzeja pieredzi un kā mēs, kādus soļus mēs speram, lai šo plānu arī izstrādātu. Tad pats pirmais, ko es gribētu teikt, tas vēstījums, ar kādu mums visiem kopīgi būtu arī jāiet pie mūsu pārvaldītājiem, pie pašvaldību vadītājiem, ir tas, ka kultūras mantojuma iznīcināšana ir kara darbības mērķis, ne tā sekas. Un tas ir ļoti būtiski to arī atcerēties, un es domāju, Ukraina tam ir visuzskatāmākais piemērs, jo tā pati Ļviva, kur ir notikuši mērķtiecīgi uzbrukumi kultūras mantojuma objektiem, to iznīcināšana ar droniem, ar raķetēm, lai gan faktiski šī pilsēta atrodas vairāk kā 1000 kilometrus no frontes līnijas. Jebkurā gadījumā tā ir tā būtiskākā lieta, kas ir jāatcerās un jāpatur prātā, to, ka kultūras mantojums un tā iznīcināšana būs viens no kara mērķiem, ir viens no kara darbības mērķiem, to mēs redzam, kā jau minēju, Ukrainā un arī pasaulē. Tāpēc ir būtiski mums visiem ar šo vēstījumu iet arī publiski sabiedrībā. Un mums ir jābūt klāt civilās aizsardzības komitejās, komisijās, pašvaldībās, valstiskā līmenī, kur tiek skatīti arī šie jautājumi par kultūras mantojuma aizsardzību un saglabāšanu militāra konflikta gadījumā. Tas, ko arī Ukrainas kolēģi uzsvēra, ir, un to, ko mēs arī visi zinām, ja esi gatavs vienai krīzē, tad tu esi gatavs visām krīzēm. Ir ļoti daudz un dažādas rokas grāmatas un manuāļi, kurus var izmantot un kur palīdz sagatavoties vai sagatavot šo plānu. Tur ir daudz punkti, kuriem būtu jāseko, lai šis plāns taptu. Man personīgi šis, ko es esmu ielikusi prezentācijā, patīk vislabāk. Viņi ir iespējams atrast arī internetā. Pēc tam Zana jums visticamākais arī izsūtīs prezentāciju, tad jūs varēsiet arī nokopēt linku un šo konkrēto plānu paskatīties. Bet, kā jau minēju, viņi ir daudz un dažādi, un, protams, mēs katrs varam atrast to, kas mums pašam patīk. Tas, kas man šeit patīk, šajā konkrētajā plānā, ir tas, ka rokas grāmatā, ka šeit ir ielikts saraksts ar tām lietām, kas būtu nepieciešamas krīzes situācijā, tāds checkliste, lai pārbaudītu, vai mums tas ir. Tātad šeit rakstīts par to, kā, piemēram, noteikt prioritāro krājumu, tāds, teiksim, tā vadlīnijas, kas palīdz labāk. Un tas ir tāds šobrīd, ko es varētu ieteikt kā vienu no labākajiem piemēriem. Bet pievēršoties tām atziņām, kuras es guvu arī runājot ar kolēģiem Ukrainā, tad es to visu varētu nosaukt, esam proaktīvi pirms krīzes, mērķtiecīgi un izlēmīgi krīzes laikā. Tas, ko arī Ukrainas kolēģi atzina, ka jā, viņiem bija izstrādāti evakuācijas plāni, viņiem bija izstrādāti dažādi krīzes plāni, bet veidojot šos plānus, viņi pārāk formāli viņiem piegāja.
Tāpēc esmu uztaisījis tādu arī nosacīti atziņu čeklisti, kurus tad arī nedaudz pakomentēšu. Tas, ko kolēģi uzsvēra, ir ļoti būtiski izveidot vadības grupu, tādu krīzes vadības grupu, kur var būt 2, 3, 5 cilvēki atkarībā no muzeja lieluma. Bet kas ir ļoti būtiski šajā krīzes vadības darba grupā, kuras sāk strādāt tajā brīdī, kad ir notikusi šī krīze, ir skaidri definētas atbildības un arī rīcību secība, kas tad seko kurā brīdī. Kas ir būtiski, ir pārunāt arī pārunāt gatavību un iespējas, kādas ir krīzes situācijās. Neveidojot, tā teikt, utopiskus plānus, bet tiešām maksimāli reāls plāns. Bet tas, kas arī ir būtiski, pieminot šo pārāk formālo pieeju, nesadalīt atbildības pēc tā, kā mēs, teiksim, esam pieņēmuši ikdienas darbā, kad saimniecības vadītājs būs atbildīgs par to, krājuma departamenta vadītājs būs atbildīgs par to. Tas ir jāizrunā kolēģu starpā, jo arī to, ko Ukrainas kolēģi teica, viņi neapzinājās, ka, piemēram, saimniecības vadītājs dzīvo cik tur kilometrus ārpus pilsētas, un viņš nevar laicīgi ierasties un sniegt šo palīdzību un palīdzēt. Jāņem vērā arī, piemēram, tie paši tilti. Ja kāds kolēģis dzīvo otrpus tiltam, tad skaidrs, ka jebkurā krīzes situācijā tad tieši tilti būs tas šaurais pudeles kakls. Ir jāpārunā arī ar kolēģiem atklāti, jāpārunā, vai tu esi gatavs būt klāt krīzes situācijā, jo skaidrs, ka vienmēr prioritāte mums būs mūsu bērni, mūsu ģimene, bet tieši tāpēc tas ir jāpārunā. Un veidojot šo vadības darbu grupu, ir jābūt komandai, kurā mēs viens otram varam uzticēties. Glābšanas dienestiem un militāru personām prioritāte vienmēr būs cilvēku un to drošību un evakuāciju. Un tas arī viens, ko teica Ukrainā karojošs karavīrs, ka ja viņam būs dots uzdevums evakuēt civiliedzīvotājus, viņš nevienu nelaidīs pretēji evakuācijas virzienam. Un to arī kolēģi uzsvēra, ka ir ārkārtīgi būtiski saulaicīgi zināt par iespējamiem un potenciālajiem draudiem un viņus arī ņemt vērā, lai jau laicīgi pirms šī krīze iestājās, mēs varam veikt jau kaut kādas darbības un kaut kādas šīs evakuācijas un pasargāt līdz ar to arī mūsu krājumu. Un tas, kas ir vēl viena arī būtiska lieta, tas ir vairāk konkrēti uz militāru apdraudējumu gadījumu, ka militāra persona klātbūtne kultūras mantojuma objektam ir potenciāls drauds. Un tas ir pēc kara likumiem arī, jo pretinieks redzot to, ka, piemēram, šī kultūras mantojuma objekta klātienē ir formastērpā ģērbtas personas, tas pretinieks var pieņemt, ka šeit atrodas štābs un līdz ar to arī raidīt dronus vai raķetus un uzbrukt šim konkrētajam objektam. Tieši tāpēc ir svarīgi arī atcerēties par visaptvarošo valsts aizsardzību, respektīvi, ka visaptvarošo valsts aizsardzība ir tas, ka krīzes situācijā, ikdienas krīzes situācijā bruņotie spēki nāks palīdzēt civilajai aizsardzībai. To mēs redzam, piemēram, ka zemesargi palīdz plūdu un vētru seku likvidēšanā. Savukārt militāra apdraudējuma gadījumā civilai aizsardzībai ir jābūt kā atbalstam mūsu bruņotajiem spēkiem un jāspēj arī savā ziņā pašorganizēties. Tas, kas ir būtiski, un es domāju, mēs visi to zinām un esam daudz arī par to runājuši, ir prioritārā krājuma izveide, un tam ir jāpieiet ļoti, ļoti arī nevis formāli, bet atbildīgi. Un jāatcerās viens, ka ja viss ir svarīgs, tad nekas nav svarīgs. Daudz tiek runāts to, ka ir jāizveido prioritārā krājuma priekšmeti, 100 priekšmeti vai 20 vai 30 priekšmeti.
ir jāpieiet tiešām atbildīgi, un pēc fakta var gadīties, ka iespējams jūsu muzejā nav 100 prioritāro priekšmetu, lai gan mums visiem mūsu muzeja krājumi ir ārkārtīgi svarīgi, katrs priekšmets, kas tajā ir, bet prioritārais krājums ir tas, kuru mēs tiešām apzināmies, ka šī priekšmetu zudums ir neatgriezenisks zaudējums mūsu tautas identitātei un pastāvēšanai. Un tieši tāpēc tas ir krīzes situācijā prioritāri evakuējums. Es jau nedaudz pieskāros, tad būtiska lieta ir rīcības spēja plāna izvēle, apzinoties pieejamos resursus. Ja? Kāds ko jautā? Respektīvi apzinoties pieejamos resursus, un svarīgi ir arī šo rīcības spējīgo plānu pārbaude un viennozīmīgi sākt ar risku izvērtēšanu, jo riski var būt daudzi un dažādi. Mēs šodien konkrēti runājam par apdraudējumu militāru konfliktu gadījumā, bet militārs konflikts viņš arī var būt ļoti dažāds. Tās var būt hibrīda operācijas, tas var būt pilna mēroga uzbrukums. Var gadīties, ka jūsu pilsētu un jūsu muzeju tieši varbūt neskar militāra darbība, bet skar militāras darbības sekas, piemēram, plūdi dēļ dambju pārāvumu, to mēs arī redzam Ukrainā, vai, piemēram, elektrības zudumi. Un šīs krīzes situācijas var būt tiešām daudzas un dažādas, tāpēc ir svarīgs šis riska izvērtējums un šie plāni vēlreiz uzsverot to, ka viņi nevajadzētu viņiem būt utopiskiem, bet tiešām apzinoties mūsu pieejamos resursus, kādas mums ir kastes, kādi mums ir evakuācijas ceļi, kādas mums ir iespējas piesaistīt papildus cilvēkus, tas pats arī transports, piemēram. Tas, kas ir būtiski, ir sagatavot evakuācijai nepieciešamos materiālus un pārbaudīt to pielietojumu. Tas, ko mēs arī es nākamajā slaidā padalīšos ar to, ko mēs esam Latvijas Kara muzejā iegādājušies, kādas kastes. Svarīgi ir prioritāram krājumam arī, protams, visi izmēri, svars, kubatūra, tā, lai mēs zinām, ka tiešām šis priekšmets ies iekšā šajā kastē, cik mums liela burbuļplēve ir nepieciešama, kāda vēl papildus priekšmeti mums ir nepieciešama šajā evakuācijas kastē. Varbūt tie ir speciālie šie piesūcekļi, lai mēs varētu attaisīt vitrīnas, vai tās ir kaut kādas rezerves atslēgas. Respektīvi, šim evakuācijas komplektam ir jābūt pārbaudītam. Un to mēs arī, tad, kad mēs saņemsim mūsu kastes, esam ar mūsu krājumu cilvēkiem izrunājuši to, ka mēs arī pārbaudīsim, visu piemērīsim, saliksim tā, lai attiecīgajās telpās, kur mums atrodas prioritārais krājums, šīs kastes ir pilnībā aprīkotas. Un mēs arī zinām, cik ir nepieciešami cilvēki, lai, piemēram, šo kasti pārvietot uz drošo vietu. Tas, ko mēs esam atraduši šeit, ir no Lielbritānijas piemērs, bet mēs, ja es pareizi atceros, pasūtījām no Vācijas, bet summas ir tādas, kādas ir arī šajā Lielbritānijas piemērā. Viņas nav lētas, jā, bet viņām ir tiešām ļoti daudzi plusi. Pirmais, ka viņas ir hermētiski noslēgtas. Vidējai kastē jūs varat redzēt, tur ir arī tādi speciālas, nezinu, kā to nosaukt, ne ierīces, bet podziņas, kas aiztaisot kasti, vai viņas nospiežot, viņi hermetiski noslēdzās šī kastē. Viņas triecieni izturīgas, nepateikšu precīzi, cik smagu triecienu viņas var panest. Tāpat šīs kastes ir arī ugunsdrošas, bet, protams, 100% ugunsdrošas nav nekas. Tomēr šīs konkrētās kastes ir tās, kuras mēs esam atraduši tiešām kā labākās no tām, kas ir pieejamas, un caur Latvijas piegādātājiem tad arī šāds kastes ir iespējams iegādāties. Tas, ko es ieteiktu, ņemot vērā, ka viņas ir dārgas, bet tās ir kastes, kas var pasargāt mūsu prioritāro krājumu. Viņām ir dažādi izmēri, viņām ir arī dažādi iespēja ir piemontēti ritentiņi, ka līdz ar to, ka viens cilvēks var viņus panest un aiznest uz nepieciešamo vietu. Manuprāt,
vajadzētu, plānojot mūsu budžetus, vismaz vienu šādu kasti paredzēt gadā iegādāties. Un kā jūs minēju, viņi arī attiecīgi aprīkot tajās vietās, kur jums atrodas prioritārais krājums, jo ne tikai militāru uzbrukumu gadījumā, tas var būt, ugunsgrēks vai plūdi, jebkura krīzes situācija, tad šāda veida kastes tiešām ir viens no tādiem labākajiem piemēriem, kurus šobrīd mēs varam atrast. Tas, ko arī uzsver Ukrainas kolēģi, ir izvērtēt prioritārā krājuma marķējumu un īpašo atzīmu lietošanu. Kolēģiem arī jāsaka tā, domas dalās šajā jautājumā. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka nevajadzētu militāru, ja mēs runājam konkrēti par militāru apdraudējumu gadījumu, tad īpaši atzīmēt šo prioritāro, piemēram, krājumu, jo tas papildus liek to uzsvaru, ka lūk, šis priekšmets ir vērtīgs un viņš ir vai nu iznīcināms, vai tieši otrādi ir jāpiesavinās, piemēram, viņu. Tas noteikti ir arī jautājums mums, diskusijai, vai mēs, piemēram, lietojam kaut kādas tiešām šīs īpašās marķējuma zīmes, kas ir visiem starptautiski pazīstams, kā, piemēram, zilais vairogs, vai, piemēram, mēs lietojam katrs muzejs iespējams kāds savus atpazīšanas zīmes, lai, piemēram, krīzes situācijā mēs tomēr varētu identificēt šo mūsu prioritāro krājumu, bet tas noteikti ir jautājums diskusijai. Tas, ko arī uzsvēra kolēģi, ir savs muzejs, savs krājums ir jāpārzina kā savs dzīvoklis vai māja. Respektīvi, jums ir pašiem jāzina, kā, piemēram, pieslēgt vai atslēgt elektrību muzejam vai krājuma telpām, kā pieslēgt vai noslēgt ūdeni, kur atrodas kaut kāda tiešām kritiskā infrastruktūra, teiksim, ūdens boileri, kur atrodas elektrības skapji. Tas ir papildus tiešām mūsu krājuma drošībai un mums, kā muzeja vadītājiem vai kā krājuma darbiniekiem, tas vienkārši ir jāpārzina. Jautājums par krājuma evakuāciju muzeja ēkā un muzeja, teiksim, teritorijā vai ārpus muzeja, tad šobrīd, norisinoties jau trešajam kara gadam Ukrainā, to, ko kolēģi arī pateikuši, ka viņi uzskata, ka labākais tomēr ir skatīties uz krājuma evakuāciju muzeja ēkas iekšienē vai muzeja teritorijā. Ja ideālā variantā, ja ir iespējams izveidojot kaut kādas īpašas slēptuves, kuras tiešām zina 2, maksimums 3 cilvēki, ideālā variantā varbūt tiešām 1 vai 2, bet muzeja krājuma evakuācija ārpus muzeja ēkas, tas ir galēji iespējamais, teiksim, variants, un to arī ir atzinuši kolēģi. Tas, ko viņi, piemēram, kā vienu no potenciālām vietām, kur ir iespējams evakuēt krājumu, tas ir salīdzinoši nelielā attālumā no muzeja teritorijas. Un šobrīd to, ko viņi izskata, ir, piemēram, dažādas kapličas vai kriptas baznīcās, jo to, ko viņi ievērojuši, ka šīs baznīcas tiek varbūt izlautas, tiek saspricinātas, bet neviens neiet īpaši pagrabos un šajās kriptās. Un tas ir arī viens no, teiksim, tādiem variantiem, ko gan Ukrainā, un es zinu arī Lietuvā izskata muzeja kolēģi, ka viņi noslēdz šos sadarbības līgumus, sauksim to tā, ka krīzes situācijā ir iespējams krājumu evakuēt tad uz kādu no netāli esošajām baznīcām. Bet, protams, ir jāņem vērā arī mitrus, jāņem vērā daudz un dažādi apstākļi, tāpēc ir svarīgi apzināties un izvērtēt un izrunāt to savā muzejā. Būtisks ir arī vietējās kopienas un muzeja draugu atbalsts un palīdzība. Tas gan šobrīd ir tiešām tā atziņa, ko viņi ir sapratuši jau ir trešajā kara gadā,
ka ir vietēji iedzīvotāji, kas var palīdzēt, teiksim, ar transportu vai kuriem viņi uzticās un zina, ka varēs šie vietējie iedzīvotāji palīdzēt, piemēram, ar kaut kādu, iepakojumu materiālu vai vienkārši sniedzot palīdzīgas rokas īsā laikā, ja ir nepieciešams evakuēt krājumu. Digitalizācija un vēlreiz digitalizācija un it īpaši dokumentu digitalizācija. Un kas ir svarīgi, ir priekšmetu apraksti, izmēri un arī konkrētajiem priekšmetiem aprakstos sekot līdzi kādām īpašām atzīmēm, jo lai pēc kaut kādas šīs krīzes, tad, kad ir nepieciešams atgūt mūsu krājuma priekšmetus, mēs viņus varam identificēt. Tieši tāpēc ir arī, ko kolēģi uzsvēra, tā ir dokumentu digitalizācija, ko nedrīkst aizmirst. Tas ir mūsu inventāra grāmatas akti. Jebkas, kā mēs varam pierādīt, ka šis konkrētais priekšmets ir konkrētā muzeja īpašums. Un, protams, arī tas, ko kolēģi pieminēja, par tas, ko viņi nebija paredzējuši, veidojot krīzes plānus, tā ir notiekošā dokumentēšana, bet tas noteikti ir jau atsevišķs stāsts, respektīvi ar notiekošo dokumentēšanu, piemēram, Kijevas Otrā pasaules kara muzejs, tiklīdz tiek atbrīvota kāda pilsēta un tiek atbrīvotas teritorijas pievienotas līnijā, tad viņiem ir īpaši atļauja, ka viņi kopā ar militāru personu pavadīti tikai tiešām drošās teritorijās dokumentē kara sekas, kara liecības. Viņi veic intervijas ar izdzīvošiem cilvēkiem, vāc būtībā pierādījumus, kurus pēc tam būs iespējams izmantot jau pret agresoru. Tā ir viena no tādām būtiskām lietām, bet, kā jau es teicu, tas ir tāds atsevišķs jautājums, kas ir arī varbūt jāpaturprātā, runājot to, piemēram, civilās aizsardzības komisijās. Un tā pati galvenā atziņa, jūsu vietā neviens cits to nedarīs. Mūsu vietā neviens cits neizveidos prioritāro krājumu sarakstu, mūsu vietā neviens neizveidos evakuācijas plānus, mūsu vietā viņus neviens nepārbaudīs. Tieši tāpēc vēlreiz mums ir jābūt proaktīviem, mums pašiem ir jārīkojas un jāsasniedz. Piemēram, tiklīdz mums ir šie plāni izveidot ar atbildīgām institūcijām lūdzot, piemēram, ar viņiem kopā iziet mācības un pārbaudīt šo plānu efektivitāti. Jāsaka tā, ka tas, kurā brīdī, kādā situācijā mēs šobrīd esam, man liekas, mums bija jābūt jau 22. gada nogalē, šobrīd ir 25. gads. Un man jāsaka tā, ka tā proaktīvai rīcībai ir jābūt vēl proaktīvākai, un mums ir jāapzinās, cik ir svarīgi šādu plānu izveide un izstrāde. Bet tad es nedaudz centīšos ieskicēt to ceļu, kā mēs ejam Latvijas kara muzejā, jeb parādīšu jums plānu, kā izveidot plānu, šo evakuācijas plānu rīcībai tikai militāra apdraudējuma gadījumā, bet jebkurai krīzē. Esmu sadalījusi to dažādās fāzēs, ja es pareizi atceros, bija 6 fāzes, un tas, ko jūs redzat iekaviņās, tas ir aptuvenais laika nogrieznis, kādā tad mēs konkrētās lietas veicam. Tad pats pirmais, kas ir būtiski, tā ir informācijas apkopošana, visi mūsu evakuācijas plāni pastāviem, visi telpu plāni, viss iespējamais, kas mums ir. Tas, ko mēs arī veidojam, mēs veidosim vienu, teiksim tā, universālu evakuācijas plānu ar atsevišķiem rīcības plāniem katrā situācijā. Plūdi, ugunsgrēks, militārs apdraudējums, bet šis universālais evakuācijas plāns ir kā tāda ceļa karte, ko tad mēs darām krīzes situācijā. Kā otrais punkts šajā izpētes un sagatavošanas fāzē ir apzināt neatliekamās palīdzības dienestus, kuri ārkārtas situācijās var tad mums sniegt palīdzību, vugut, policija varbūt.
Apzināti, kā jau minēju, visus evakuācijas plānus, ēkas stāvu plānus, piekļuvus elektrības skapiem, ūdens hidrantiem, dzēšanas iekārtām, piekļuvu bēniņiem, jumtam. Un evakuācijas plānos veikt aktualizāciju un atzīmēt šīs konkrētās vietas ar īpašām atzīmēm, tā lai tikai jūs viņus saprotat, bet arī, piemēram, ja ir glābšanas dienesti ieradušies ēkā, tad paņemot šo evakuācijas plānu, viņi skaidri var saprast, jā, šeit ir ūdens hidrants, šeit ir, ūdens boilers un ir kaut kādas šīs vietas, īpaši svarīgās vietas, kas ir jāņem vērā evakuācijas laikā. Tad katram stāvam atzīmēt plānos zonējumus, centrālās vadības telpa, kur krīzes situācijā tad sanāk šī vadības grupa, kā jau es pieminēju. Viņai nav jābūt obligāti muzeja ēkā, viņi var būt arī ārpus muzeja ēkas. Svarīgi atzīmēt ir augsta riska zonas, apkuras katli, elektrības skapji, jau mans pieminētie ūdens boileri, kas var radīt papildus riskus krīzes situācijās, un kas ir būtiski, nosakiet par evakuāciju atbildīgās personas un tiešām šo krīzes vadības komandu. Visiem telefonu numuriem ir jābūt pieejamiem, un kā jau es iepriekš minēju, ir jāatrunā šīs situācijas, kā tad mēs rīkojamies konkrētajā situācijā. Numur 2. Krājumu, kolekciju un prioritāro sarakstu izveide. Tātad svarīgi ir identificēt prioritāru glābjamo krājumu priekšmetu sarakstu līdz 100 vienībām, izveidot krājumu prioritāro sarakstu, iedalot kategorijās 1 līdz 4. Tas ir tas, ko, teiksim, saka rokas grāmatas, bet tikpat labi jums varbūt ir tikai viens šis prioritāro krājumu saraksts vai ir prioritārais krājumu saraksts un ir varbūt 1, 2 vai, piemēram, 3 kategorijas. Ar to saprotot, ar kategorijām saprotot, kas tad būs pats pirmais, ko mēs glābsim. Protams, ir šis prioritārais krājums, pēc tam iet mums prioritārais krājums, un ja ir iespēja, ja ir laiks, tad pakārtotā secībā pārējiem krājuma priekšmeti. Ēkas plānos atzīmēt vietas, kur atrodas prioritārais krājums katrā stāvā un prioritāro krājuma priekšmetu atzīmes. Bet, kā jau es minēju, tas ir diskusija jautājums. Ja tā ir ikdienišķa krīze, piemēram, plūdi vai ugunsgrēks, tad mums būtu nepieciešams šajos plānos veikt šādas atzīmes. Tomēr, ko arī uzsvēra Ukrainas kolēģi, militāra apdraudējuma gadījumā ir ļoti jāizvērtē, vai mēs veicam šādas atzīmes evakuācijas plānos. Apzināt prioritārā krājuma kopējo kubatūru, svarus, izmērus, tā lai mēs zinām, kā jūs iepriekš minēju, kāds aprīkojums mums ir nepieciešams, lai mēs varētu mūsu prioritāro krājumu evakuēt. Apzināt dokumentācijas sarakstu, kur nepieciešams evakuēt. Tās pašas inventāra grāmatas un dokumentāciju mēs arī esam pasūtījuši atsevišķu kasti, lai speciāli kā vienu no prioritārajiem mēs evakuējam arī mūsu krājuma dokumentāciju. Trešais punkts – drošo evakuācijas ceļu un vietu apzināšana. Svarīgi ir noteikt drošās vietas ēkā, jeb on-site, izvērtējot drošības riskus, saglabāšanas apstākļus un pieejamību. Tātad, ja, piemēram, mums ir aplūstoši pagrabi, tad skaidrs, mēs pagrabos šo neveidosim krājumu evakuācijas telpas. Atzīmējiet šīs vietas ēkas plānos, un evakuācijas plānos identificējiet drošas vietas slēptuvas ārpus ēkas, ņemot vērā potenciālos drošības apdraudējumu riskus. Tas, ko arī uzsver, ka tas ir 1 līdz maksimums 12 kilometri ārpus muzeja ēkas, ja tiek lemts, piemēram, par muzeja krājuma evakuāciju ārpus muzeja. Un identificējiet sadarbības partnerus ārvalstīs militāra apdraudējuma gadījumā. Šis ir arī atsevišķs punkts. Es zinu, ka atsevišķi muzeji Lietuvā šobrīd ir noslēguši arī līgumus ar muzejiem ārvalstīs, piemēram, Zviedrijā vai Lielbritānijā. Situācijā, ja būs iespēja un situācijā, ja valstiski tiks pielemts evakuēt prioritāro krājumu, tad
tad lūk, konkrētie muzeji būs tās vietas, kur jāiet droši ceļi, šis krājums tiks evakuēts. Bet vēlreiz uzsveru, krājuma evakuācija ārpus muzeja ēkas, kur nu vēl ārpus valsts, tas ir tiešām tāds galējais risinājums. Un tomēr šeit būtu jābūt diskusijām valstiskā līmenī, ko mēs darām un vai mēs vispār šādu potenciālu iespēju apsveram. Bet nekādā gadījumā, un tas būtu pats pēdējais, ko darīt, būtu visu muzeju prioritāro krājumu savietošanu, nezinu, vienā konteinerā vai evakuāciju pa vieniem pašiem ceļiem uz vienu pašu vietu. Tas, kā es to saskatu, tiešām mēs runātu par krājumu evakuāciju ārpus jau valsts, tad mēs laicīgi muzeji apzinātu šos savus sadarbības partnerus un uz sadarbības līguma pamata tad pie attiecīgām atļaujām mēs varētu mūsu prioritāros krājumus evakuēt. Materiālo un cilvēku resursu identificēšana, identificējot visus pieejamos resursus, aprīkojumu, inventāru, kas jau šobrīd ir jūsu rīcībā, pēc saraksta, jau pieminētā rokas grāmata, viņa tiešām ir ļoti, ļoti noderīga, un tur jūs varat vienkārši apskatīties, kas tad būtu aptuvenais saraksts un pielāgot to savām vajadzībām. Dažādām krīzes situācijām un, protams, arī atkarībā no jūsu muzeja un jūsu krājuma specifikas. Apziniet aprīkojumu un nepieciešamos resursus, kurus jums var nodrošināt vietējā kopiena vai sadarbības partneri, tie ir ģeneratori, tas ir iepakojuma materiāls, par to jau es stāstīju arī iepriekš. Nosakiet nepieciešamo budžetu un inventāru, kuru nepieciešams papildus iegādāties un attiecīgi tad katru gadu plānojot budžetus, tad mēs pakāpeniski papildinām mūsu inventāru tā, lai mēs būtu gatavi šīm krīzēm. Apziniet telefonu numurus, kontaktu sarakstu cilvēkiem, kuri būs iesaistīti krīzes situācijas risināšanā. Nosakiet komandu ķēdi, kas ir tie pirmie cilvēki, kuri tiek apziņoti un, protams, jau pieminētā rīcības secība. Komanda. Šī rīcības komanda, tas ir tas pats būtiskākais, kam ir jābūt muzejā un ir jābūt tomēr pārunātam arī komandas ietveros šīm rīcībām. Tā, lai mēs zinām, ja stājas krīzes situācija, mēs spējam ātri un operatīvi veikt katrs savus konkrētos pienākumus. 5. ir plāna finalizēšanas fāzi, pārbaudīt, vai pārbaudīt šos visus ēkas plānus, vai ir norādīts un atzīmēts konkrētās vietas, kas jau iepriekš tika pieminētas, un vai šīs norādes ir nepārprotams un skaidri norādīts, ka to saprotat arī jūs. Ne tikai jūs, bet arī, piemēram, glābšanas dienesti. Organizējiet kopīgu plānu pārbaudi ar glābšanas dienestu speciālistiem. Ja nepieciešams, papildiniet, labojiet pēc dotajām norādēm. Jo jebkurā gadījumā mēs varam uztaisīt ideālu plānu, bet ja mēs viņus nebūsim pārbaudījuši, kā šie plāni strādā dzīvē, viņiem nav jēgas. Un tas ir tas pats būtiskākais, katru plānu pārbaudīt, veikt labojumus, uzlabot, mainīt kaut kādas rīcības secības, to, ko mēs saprotam tikai tad, kad mēs šos plānus reāli dzīvē arī pārbaudam. Izdrukājiet un nodrošiniet plānu pieejamību redzamā vietā, pieejami glābšanas dienestiem un darbiniekiem. Arī šeit ir atzīme. Šāds variants der ikdienas krīzei, bet tomēr tas būtu jautājums un arī muzeja iekšēnē diskutējums jautājums, konkrēti katra jūsu muzeja iekšēnē diskutējums jautājums, vai militāra apdraudējuma gadījumā šādiem plāniem ir jābūt pieejamiem redzamā vietā. Noteikti plānu aktualizēšanas grafiku, darbinieku instruktāžu un apmācību. Darbinieki mēdz mainīties, tāpat arī šajā krīzes vadības komandā var mainīties darbinieki. Ir būtiski vismaz reizi gadā aktualizēt šos plānus un noteikt darbinieku instruktāžus un apmācības, kā mēs rīkojamies katrā konkrētā situācijā. Un jā, 12 mēneši, un gadu laikā mēs esam tikuši līdz rīcības plāna efektivitātes pārbaudēm. Tad mēs organizējam kopīgas apmācības ar glābšanas dienestiem, ar darbiniekiem, izspēlējam dažādas krīzes scenārijas, lai pārbaudītu izveidotā plāna efektivitāti.
organizējam mācību dokumentēšanu un novērtēšanu procesa gaitā. Tātad, tad, kad mums notiek šo plānu pārbaudu, tad, kad mums notiek mācības, tad ir jābūt neatkarīgajiem novērtētājiem gan no glābšanas dienestu puses, gan no muzeja puses, kas tad dokumentē šo procesu un saprot, kādas potenciālās draudu iespējas, kāpēc plāns varētu, piemēram, nenostrādāt vai arī identificēt tās vietas, kas ir jāuzlabo konkrētajā plānā. Tas, ko iesaka pēc rokas grāmatām, bet jā, tas ir atkal atkarīgs no budžeta. Ir izveidot evakuējumu priekšmetu kopijas, kuras izmantot mācību laikā un scenāriju izspēlē. Tas, ko vēl uzsver arī kolēģi Ukrainā, ja jums ekspozīcijās atrodas prioritārais krājums, kas ir mums ļoti daudziem muzejiem, izvērtēt vai neuztaisīt tiešām kvalitatīvas kopijas un kaut kādā brīdī šo prioritāro krājumu, oriģinālo priekšmetu nomainīt ar duplikātu. Jā, muzejs ir satikšanās ar autentisko priekšmetu, bet tajā brīdī, ja mēs apzināmies, ka mēs vēlamies saglabāt šo autentisko priekšmetu, varbūt tā ir lieta, kuru vajadzētu apsvērt. Un, protams, izdariet kopīgas secinājumus, aktualizējiet plānu un rīcības algoritmus. Plāna aktualizācija tā arī ir ļoti būtiska un svarīga lieta. Un nedaudz pieskaršos pie plāna papildinājumiem militāra apdraudējuma gadījumā. Tad militāra apdraudējuma gadījumā šeit mēs skatāmies nevis uz vienu universālu rīcības plānu, bet plānu A, B un C, pat D. Respektīvi, ja mēs zinām par potenciālo apdraudējumu 3 līdz 1 nedēļu iepriekš, vai ja mēs zinām 1 līdz 2 dienas iepriekš, un C variants, ja tas ir, piemēram, negaidīts un pēkšņs uzbrukums, katra no šīm situācijām paredz savu rīcības algoritmu, kas ir atkarīgs, protams, konkrētajā institūcijā. Protams, saglabājas komandu ķēdi institūcijas ietvaros apziņošanas algoritmi un lēmumu pieņēmēji, kas, protams, ir jāsaskaņo, ja mēs runājam par pašvaldībām, civilās aizsardzības komisijās. Izmaiņas plānos ir evakuācijas vietas, ceļi un, protams, arī iespējams atbildīgās personas, jo, kā jau es minēju, militāra apdraudējuma gadījumā, kas ir ļoti būtiski, ka šī komanda tiešām ir gatava un apzinās to, ka viņi var ierasties muzejā un veikt šos evakuācijas uzdevumus. Atrunāt rīcību C plāna gadījumā. C plāns visticamākais ir tas plāns, kur es nezinu, vai būs iespējams kaut ko glābt, bet tas, kas ir jāpatur prātā, mums ir pasaulē un arī Latvijā ļoti labi pretizlūkošanas dienesti, un visticamākais par potenciālu apdraudējumu mēs zināsim 3 līdz pat 1 nedēļu iepriekš. Arī Ukrainā zināja vismaz 6 nedēļas iepriekš par Krievijas iebrukumu. Cits stāsts ir tas, cik cilvēki tam ticēja, ka tas vispār kaut kas tāds ir iespējams. Un, protams, arī dokumentēšana, ko jau es arī pieminēju, kas būtu svarīgi atrunāt, bet tas arī ir civilās aizsardzības komiteja līmenis. Tas, kas ir valstiskā līmenī svarīgi mums izrunāt un, kā jau es teicu, proaktīvi arī rīkoties ar kultūras mantojumu iekļaušanu agrīnās apziņošanas sistēmā, ka mēs apzināmies, kultūras mantojums var būt, bet kultūras mantojums būs viens no kara mērķiem, militāru uzbrukumu mērķiem. Līdz ar to mums ir jābūt šajā agrīnās apziņošanas sistēmā tā, lai mēs varam saulēcīgi jau veikt pasākumus un arī paši saviem spēkiem veikt prioritārā, piemēram, krājumu evakuāciju. Kopīgas apmācības kultūras mantojuma speciālistiem un atbildīgajiem dienestiem, pirmā līmeņa un prioritārā krājuma glābšanas ceļu un virzieni, kas ir valstiskā līmenī, tomēr ir jāizrunā, vai mēs
evakuējam mūsu krājumu ārpus valsts, vai mēs evakuējam ārpus pat muzeja, jo tas tomēr ir lēmums, kas tiek pieņemts valstiskā līmenī. Pašvaldības līmenis tā ir iesaiste visaptvarošā valsts aizsardzībā, ko jau es arī minēju, pašvaldības resursu apzināšana, to, ka mēs pašvaldības ietvaros zinām, un lai cik tas drausmīgi arī neizklausītos, ir kultūras mantojuma prioritizēšana novada ietveros, kas tad ir šie novadā, ja ir vairāku kultūras mantojuma objektu, vairāki muzeji, kas tad būs tie muzeji, kurus mēs glābsim prioritāri, ja mums ir ierobežots cilvēku resursi vai jebkāda cita veida resursi. Un tas ir būtiski arī to ņemt vērā. Tātad kopīgas mācības novada ietveros un finansiāls un resursu atbalsts kultūras mantojuma institūcijām. Tas būtu jāuzsver īpaši arī tad, kad mēs runājam, piemēram, pašvaldībās par nākamā gada budžetiem, tad papildus prasīt šos līdzekļus tiešām, lai mēs varētu iegādāties kastes vai jebkādu citu veidu aprīkojumu. Un kultūras mantojuma institūcija līmenis mums pašiem ir jāizveido šie rīcības un evakuācijas plāni, prioritārā krājuma saraksts, krājuma un krājuma dokumentācijas digitalizācija, kas ir ārkārtīgi būtiski, un tam mums arī iespējams būtu jāprasa papildus finansējums gan pašvaldībām, gan valstiskā līmenī. Kā jau es minēju, resursu aprīkojuma apzināšana, proaktīva rīcība plānu pārbauda un aktualizēšana un apmācības, nevis gaidīt, ka pie mums atnāks un pateiks, jūs nevēlaties pārbaudīt savus rīcības plānus krīzes situācijās, bet pašiem būt aktīviem, doties pie atbildīgajiem dienestiem un institūcijām un lūgt kopīgas apmācības. Un, protams, gatavība rīcībai ārkārtas situācijā, sadarbība ar civilās aizsardzības komisijām un jau pieminētais plāns dokumentēšanai. Paldies jums liels! Es tagad arī būšu bez balss nedaudz, bet ja jums ir kādi jautājumi, tad droši šeit ir mani kontakti, jūs varat ar mani sazināties, jūs varat sazināties arī ar mūsu direktoru vietnieci krājumā jautājumos Kristīnu Budži. Viņa jums noteikti nokonsultēs arī un iedos kontaktus saistībā ar manas pieminētajām kastēm, kuras mēs esam iegādājušies evakuācijas vajadzībām. Un liels paldies, ka jūs mani uzklausījāt. Es ceru, ka jums ir arī kādi jautājumi, un es priecāšos arī uz viņiem atbildēt. Paldies! Paldies, Kristīne, par gan izsmeļošu plānu, jo ir skaidrs, ka šādu plānu, pareizi saki, tam bija jābūt jau 22. gada, bet otrā pusē bija jāsāk darbs pie šī plāna. Ir labi, ka šobrīd plānots ir 28. maijā, ja nemaldos, no kultūras ministrijas puses vadītājiem šīs mācības par krīzes plāniem, jo mēs jau saprotam, ka krīze jau nav tikai militārs uzbrukums, tas ir viens no tiem, kam mēs šobrīd papildus gatavojamies, zinot situāciju Ukrainā. Noteikti, Kristīna, jūs jau savā krīzes plānā esat iekļaujuši arī tos punktus, ko muzejs dara ugunsgrēka, plūdu un dažādu dabas katastrofu gadījumā, vai ne? Jā. Jo tas, jebkurā gadījumā, kad mēs sākam strādāt pie jebkāda veida plāniem, tas pirmais ir tā riska izvērtēšana un potenciālo draudu izvērtēšana, kas tad ir tie riski, kas varētu gadīties. Un jā, mums, kā jau minēju, būs šis viens universālais evakuācijas plāns ar attiecīgi dažādām rīcībām konkrētā situācijā. Varbūt klātesošajiem vēl ir kāds arī jautājums, jo šī ir tā iespēja arī uzdot jautājumu Kristīnei. Ir jautājums, cik liederīgi būtu prioritāros priekšmetus glabāt atsevišķā krājuma telpā? Tas ir domāts, ka prioritārie priekšmeti muzeja ietvaros netiek glabāti kopā vienā krātuvē, bet tiek atsevišķi glabāti, es pareizi saprotu. Es tā arī sapratu no jautājuma. Jā. Tas, protams, ir arī, es teikšu, tā diskusija muzeja ietvaros, bet tas, ko mēs arī darām, mēs noteikti visu prioritāro krājumu neevakuējam, bet, pareizāk sakot, neglabājam vienā telpā. Tas arī ir no drošības apsvērumu. Mēs skatāmies, kā jūs minēju, var būt dažādas ikdienas krīzes, var plīst, ūdens
cauri kāda aplūst telpas. Tieši tāpēc mums arī ir prioritārais krājums. Mums arī atrodas, piemēram, ekspozīcijā, un prioritārais krājums mums glabājas atsevišķās telpās. Mēs nedomājam prioritāro krājumu arī nākotnes kontekstā glabāt visu vienoti. Bet jums, Kristīne, tie kritēriji, lai izstrādātu prioritāro plānu, tas ir tas, kas šobrīd uztrauc daudzus muzejus, jo kritēriju kā tādu, lai izstrādātu prioritāro priekšmetu sarakstu, nav. Kā jūs veidojat šos te kritērijus muzejam? Tas pirmais, ja mēs paskatāmies uz tādu, tas, ko arī diskusija par prioritāro krājumu. Prioritārais krājums, ko es, man liekas, minēju, ir tāds krājums vai tādi priekšmeti, kuri tiks uzskatīti par neatgriezenisku bojājumu un zaudējumu tautas identitātei un pastāvēšanai. Respektīvi, tie priekšmeti, kas ir svarīgi, lai mēs uzturētu mūsu nacionālo pašapziņu, mūsu patriotismu. Un šādi priekšmeti noteikti nav katrā muzejā, un šādi priekšmeti iespējams nav 10, 15 vai 100 katrā muzejā. Un tas, kā mēs izvērtējam, jau mans pieminētā rokas grāmatā, tur ir šie dažādi tā teikt, čekpunkti, kurus var skatīties ne tikai valstiskā līmenī, mēs skatāmies arī, protams, novada līmenī, pilsētas līmenī, vai mēs skatāmies, piemēram, kādu cilvēku identitātes un atmiņas saglabāšanas līmenī. Tad, cik, piemēram, konkrētais priekšmets ir svarīgs, viņa saglabāšana ir svarīga jūsu pilsētā, vai cik viņa ir svarīga konkrētā cilvēka piemiņas saglabāšanai. Tie ir daudz un dažādi faktori, kas arī jāņem vērā. Vai, piemēram, fotogrāfijas. Ja mēs pieņemam, tas ir tiešām tāds šobrīd atvainot muldu, pieņemam, ka notiek uzbrukums no Krievijas puses, tad kas būtu tie priekšmeti, kurus, teiksim tā, prioritāri iznīcinātu? Vai kuri būtu tie priekšmeti, kuru saglabāšana būtu vai noslēpšana būtu svarīga, lai, piemēram, kādus cilvēkus pasargātu no potenciālām represijām? Tas arī ir jāņem vērā. Un daudzi tiešām un dažādi šie punkti, kur mēs varam iziet cauri un saprast kas mums ir prioritārais krājums. Un tas nevienmēr ir, teiksim, priekšmets, kas ir monetāri visvērtīgākais, ir tiešām tas priekšmets, kas ir svarīgs mūsu identitātei, kas ir svarīgs novada valsts, mūsu atmiņas un mūsu kultūras mantojuma saglabāšanai. Bet, kā jau minēju, tajā rokas grāmatā ir piemēri, kā mēs varam identificēt. Tas, kas būtu, manuprāt, svarīgi, ka ir muzeji, kas zina, kā identificēt prioritāros priekšmetus, ir muzeji, kas varbūt vēl šaubās, lai gan aptuveni zina, ka noteikti tas ir kāds unikāls priekšmets, kurš piemēram, nav 10, 20, 30 eksemplāros, vai kurš nav kaimiņu pašvaldības muzejā. Ir tiešām daudz šādi aspekti, kā mēs varam vērtēt prioritāro krājumu, bet būtu, manuprāt, svarīgi, kā valstiskā līmenī tomēr ir šīs vadlīnijas, piemēram, no kultūras ministrijas, kas kā tāda ceļa karte, kas palīdzētu atsevišķiem muzejiem tad šo prioritāro krājumu noteikt. Te ir ļoti labs jautājums, starp citu, no Kristapa par Nacionālo muzeju kopkatalogu. Vai pie priekšmetiem kopkatalogā vajadzētu ieviest atzīmi prioritārs krājums ar papildus iespēju norādīt prioritāri, kritisks, augsts, vidējs, zems? Man liekas, ka tāds jautājums, kas ir koks ar diviem galiem. Tā nevarētu būt. Tas ir koks ar diviem galiem. Tas tā varētu būt, bet es godīgi sakot, es nezinu, kā atbildēt uz šo jautājumu. Tas būtu katram pašam muzejam konkrēti jāizlem, vai jūs vēlaties atzīmēt publiski pieejamā dokumentā, kas ir jūsu prioritārais krājums. Laikam teiktu, ka nē. Tā būtu mana atbilde. Es negribētu, lai publiski tas ir pieejams kopkatalogā.
Jā, laikam es arī domāju par to, ka tas publiskajā vidē tam nebūtu labi parādīties. Iespējams, ka tas būtu labi, ja tas parādās tādā iekšējā Iekšējā sistēmā. lietošanā, jā. Jā, Jā, bet laikam publiskā vidē tas varētu apdraudēt arī miera situācijā priekšmetus, kas ir jā. svarīgi un var veidoties nākamā situācija. Jā, darba vidē. Tātad darba Darba vidē. vidē, protams, protams. Ja Jā, jūs uzticaties saviem kolēģiem, visi. nu, Bet vajadzētu. Vajadzētu. Lai gan es zinu, ka ir muzeji, tas kur nedrīkst arī šos te nevis muzeja, bet nu, ir arī tādas iestādes, kur šo sagatavoto plānu rīcībai militāru konflikta gadījumā vai citā. Principā visi muzeja darbinieki vai visi iestādes darbinieki nemaz netiek iepazīstināti, ka par to jā, zina konkrēti jā. vadība, atbildīgais. Maksimāli 5 cilvēki. Maksimāli, nu, tiešām atkarībā no muzeja lieluma, es teiktu, 3, 5 cilvēki maksimāli. Noteikti ne vairāk. Jo arī tās iekšās slēptuves, kur jūs esat paredzējuši prioritāro krājumu slēpt, tam ir jābūt, informācijā par šīm slēptuvēm ir jābūt tiešām ļoti, ļoti mazam cilvēku skaitam. Ne visiem darbiniekiem tas būtu jāzina. Mhm. Un jā, te par to zilo vairogu Renāte pareizi piebilst tas, ko arī tu teici, jā, ka tas ir papildus iemesls iznīcināt to, kas ir atzīmēts ar mantojuma zīmi. Mēs to ļoti labi redzam Ukrainā, ka Mhm. tieši tas arī Jā. notiek. Ja šajā gadījumā es varu pastāstīt arī tas, kas būs 28. maijā, kad no Ļvivas tiks translēta šī mūsu konference, kur Ukrainas muzeju un pat bibliotēku darbinieki ir gatavi dalīties vēl ar saviem sāpīgajiem piemēriem tieši no Ukrainas. Un tajā pat laikā arī Moldova un Gruzija, kur, lai arī tur nav tāds militārais apdraudējums, kāds ir Ukrainā, bet arī tur šī situācija ir saspīlēta dēļ Krievijas lielās iejaukšanās. Nu, vispār tas, kas notiek arī Gruzijā. Tā kā nu, būtu vērtīgi, ja tā iespēja arī sekot līdz tajā 28. maijā. Tieši gan tad būs angļu valodā šī konference, bet es domāju, ka mēs veidosim arī šo apkopojumu latviski ar tādiem stāstiem. Bet jā, tā ir atkāpe. Varbūt ir vēl kāds jautājums. Droši var izmantot iespēju. Jo nu, ir skaidrs, ka pie šī ir jāstrādā. Man liekas, ka nu, tas ir viens no tiem, kas rada galvas sāpes. Man liekas, jebkuram muzeja vadītājam, muzeju krājumu glabātājiem, kā izstrādāt pēc iespējas labāko. Jo nu, viena lieta būs kultūras ministrijas organizētās mācības, un mēs arī plānojam no biedrības puses vēl papildus veikt. Jo tad, kad būs iespēja noklausīties arī Ināras pieredzi, tad tā būs vēl viena iespēja praktiski noklausīties šo stāstu. Un Ināra šobrīd, kā kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja, ir vēl citi ieteikumi, noteikti, kas arī būs dzirdami, tad, kad viņa izvesaļosies un tad kad varēs tikt pie runāšanas atpakaļ. Nu, ja nav nevienu jautājumu, tad es varbūt, tā kā Kristīna teica, es izsūtīšu Kristīna tavu prezentāciju, Jā, tad, droši. lai Zāne var nosūtīt visiem krājumniekiem. Un mēs šo ierakstu arī publicēsim mūsu mājaslapā, tātad YouTube ierakstu, lai var noklausīties, noskatīties ik viens muzeja darbinieks, kurš principā šobrīd strādā pie šī procesa. Un liels paldies, Kristīne, tev, jo tas tiešām ir vērtīgi, ka dalies ar informāciju. Un, ja kolēģi jums ir jautājumi, tad droši vaicājiet Kristīnei vai Kristīnas kolēģei, arī Kristīnei Budžai. Jā, kā es pareizi saprotu, tā tad tiešām liels paldies, jo šis ir ļoti vērtīgi. Paldies jums!